Čau! Mani sauc Baiba, un es organizēju pārgājienus, un nākamajā vasarā mums ir plānoti 3 pārgājieni ar nakšņošanu teltīs. Līdz ar to piesako jaunumiem, bet tagad es izstāstīšu par to, kā sakrāmēt somu, jo, liekas, pārgājiens ar telti, tas ir ļoti sarežģīti, soma smaga, bet īstenībā nav tik traki. Protams, vispirms pats svarīgākais ir soma, vai tā ir ērta, labi pieguļās pie muguras, un tas ir katrā ziņā noderīgi. Un tad, ko mēs liekam somā? Mēs somas apakšā liekam guļamaisu, un somā ir apakša, ko es varu atvērt atsevišķi, līdz ar to, kā viss pārējais arī netiks savandīts, ņemot ārā, bet tāpat vakarā pa lielam viss ir jāizņem. Bet guļamaisu mēs liekam apakšā, un apakšā mēs liekam arī matracīti. Un apakšā es lieku arī dūnas jaciņu, jo man viņu vajadzēs tikai vakarā, līdz ar to pa dienu es viņu ārā visticamāk nevilkšu. Telti es lieku vienā sānā apakšā, man ir tāds visam viegli teltis, svēr nedaudz vairāk kā kilogramu, un viņa tā kā tiek uzcelta ar nojām, ļoti forši, nav smaga, bet lieku arī somas apakšā. Pie muguras es lieku pārtiku, es salieku vienā maisā, lai ir tā kā ērti izņemt ārā, kad es gatavošu ēst. Un to es lieku pie muguras, jo smagākās lietas tā kā iet pie muguras. Apģērbu es lieku priekšā pārtikai. Apģērbs nav daudz, līdz ar to viņi var likt ūdens izturīgos maisos, bet var arī likt tādos maisos, kas ir ērti pārskatāmi. Teiksim, vienā kaut kāda krekla, otrā apenes, tā lai ērti norientēties. Vai man palika ārā spilventiņš, ērtība arī teltī ir ļoti svarīga. To es iebālu apakšā pie guļamaisa. Tālāk ir katliņš, ko es lieku virsū pārtikai. Un augšā jau iet tādas lietas, kas man dienas gaitā varētu būt noderīgas. Piemēram, lietusjaka, ja sāk smidzināt, vai pončo, ja sāk kārtīgi līt, kas ies pāri visai somai un pasargās manu somu primāri no samirkšanas. Dienas gaitā varbūt noderēs vielītes. Vielīti nav svarīgs izmērs. Galvenais, ka tas neaizņem daudz vietas un neko nesver. Vielīti mēs liekam, tā teikt, par rokai. Protams, atkarībā no reģiona, kur notiek pārgājiens, bet ūdensfiltrs dažkārt ir noderīgs. Un to es arī lieku augšā, jo visticamāk no dienas laikā vajadzēs ūdeni filtrēt. Powerbanks. Šitāds powerbanks, viņš sver daudz, bet ar viņu es varu iztikt veselu nedēļu, skatoties kartē, filmējot, fotografējot, un to es nolieku par rokai, jo visticamāk man vajadzēs dienas laikā uzlādēt. Par rokai es lieku arī salveces un maisiņu, kurā es atstāšu salveces, pat ja es iešu krūmiņos uz tualeti, šeit būs līdzi visas manas salveces, jo dabā atstāt lietas nedrīkst. Un to es nolieku kaut kur priekšējā kabatā. Arī lukturīti var atnākt negaidīti tumsiņa, vai pareizāk sakot, pēdējais mirklis, kad ir jāvelk ārā lukturis. Tāpēc es viņu nolieku ērti priekšējā kabatā, lai es viņu varu izvilkt pēc vajadzības. Zandeles, iespējams būs jāšķērso upe, tad ir forši, ka ir zandeles, bet arī zandeles ir par rokai, jo viņas noder ne tikai vakarā, bet arī atpūtas pauzē vai šķērsojot upi, ļoti noderīgi. Un paliknītes, kolosāls paliknītes sēdēšanai, lai nesamirkst bikses, kad tu nosēdies kādā sūnainā pļaviņā. Tā kā paliknīti mēs arī liekam kaut kur ērtā vietā, lai viņu var izvilkt pēc vajadzības paudītē. Un attieciņa. Šeit ir manas tādas higiēniskās lietas, kas ir vajadzīgs pārgājienā. Noteikti higiēniskā lūpkrāsa, saules krems. Tās ir tādas lietas, ko es arī likšu somas augšā. Un tad atkarībā no ceļojuma specifikas, ja tu dodies uz augstkalniem, tad šī paciņa, kas ir attieciņa, būs lielāka. Ja tu ej pa zemākiem kalniem, tad tur būs tādas pirmās nepieciešamības lietas. To arī es lieku somas augšpusē.
vai vislabāk arī šajā vietā. Un nūjas, principā, es pie somas nelieku. Tās vajag izmantot pārgājienā. Tas arī viss. Soma sakrāmēta.